Nu jau arvien retāk aplūst noteiktas pilsētas teritorijas pavasara palu laikā un vasarā pēc spēcīga pērkona negaisa. Tomēr joprojām ir vietas, kur aplūšana notiek noteiktos laika apstākļos. Pirmkārt jau tas saistīts ar Liepājas ģeogrāfisko stāvokli, jo pilsēta atrodas starp ezeru un jūru. Otrkārt, ar lietas notekūdeņu kanalizācijas un drenāžu sistēmu. Šī saimniecība ir nodota komunālās pārvaldes rīcībā, kas to cītīgi uztur un tīra. Process diezgan ierasts pilsētā. Šobrīd tiek veikta kārtējā kolektora tīrīšana lietas ūdens kanalizācijai. Šobrīd tiek kā reizes skalots posms, kurš varbūt jau arī kādus gadus nav tīrīts, kuram šobrīd ir radies pieprasījums, kas ir saistībā ar tramvaju līniju. Tas ir kolektora posms no Tukuma ielas līdz iztecei kanālā. Principā, jā, ierasta situācija pilsētā, ka kolektors tīram periodiski. Un, protams, pie lielākiem darbiem, kad atkal šie jaunie pieslēgumi rodās, protams, šie darbi atkal aktualizējās. Un šobrīd ir šī posma tīrīšana. Cik liela ir tā lietas notekūdeņu kanalizācijas sistēma Liepājā? Principā Liepājā lietas ūdens kanalizācijas, tas, kas ir tīri lietas ūdens kanalizācijas kolektori, lēšam aptuveni pārdesmit kilometru, vai būt aptuveni 50 vai 60 kilometri šī kopējā sistēma. Bet šeit neņemot vērā to, ka viena liela daļa joprojām pilsētā ir saglabājušies šī sistēma, kas ir kopēja ar sadzīves kanalizāciju, kas nozīmē, ka lietas notekūdeņi tiek novadīti sadzīves kanalizācijas kolektoros. Tā ir situācija, kas tiek risināta, protams, jebkurā atkal jaunā rekonstrukcijas objektā, rekonstruējot ielu, šī sistēma tomēr tiek dalīti šķirti, lietas ūdens kanalizācija un sadzīves kanalizācija, kas atvieglo dzīvi gan mums kā lietas ūdens kanalizācijas sistēmu uzturētājiem, gan Liepājas ūdenim kā sadzīves kanalizācijas sistēmu uzturētājiem. Ir vietas, kur nepieciešams veikt nopietnākus darbus, atjaunojot grāju sistēmu un to uzlabojot. Iespēja robežot, protams, šie kolektori un grāvi tiek tīrīti un mēģināts arī šis caurtekas grāvi tīrīšanas darbi. Tas, kas ir šī gadā paveikts, ko mēs arī novērojām īpaši straujās kušanas, kas bija februārī, tad vairākas vietās atklājās vēl papildus problemātika. Kā rezultātā arī tika meklēt iespējas un līdzekļi, lai varētu veikt lielāku apjomu šos darbus. Tādā veidā viens no galvenajiem objektiem, kas tika pabeigts, bija Noliktavas un Ābeļielas rajons, kurā ir liela apjoma notekgrāvi. Tad visi šie notekgrāvi tika tīrīti un papildus arī visās iebrauktuvēs krustojumos arī mainīts caurteks, lai pavasaros nerastos šī situācija, kad vecās sistēmas aizsēra, vecās sistēmas sabrūk un lai nebūtu jārēģē šais brīžos, kas ir ziemā, kas ir īpaši sarežģīta, tad, protams, tika no pašvaldības arī piešķirts neliela finansējums, ka mēs šīs lietas arī varējām izdarīt. Pēdējo gadu laikā, kad notiek plaši ielu renovācijas darbi Liepājā, ikvienā projektā, starp citām pazemes komunikācijām ir iekļauta arī lietas notekūdeņu sistēma. Tas nozīmē vien to, ka soli pa solim tā tiek sakārtota un atjaunota. Veidojot šos jaunos ielu rekonstrukciju projekts, praktiski visos projektos šobrīd tiek paredzēta arī šī lietas ūdens kolektora sistēma izbūve, atsevišķos gadījumos arī kāda grāvju sistēmas. Un tā kā tas ir sistemātiski arī tiek veikts un katrā projektā iekļaut šie darbi, tad, protams, katrā ielā, kurā ir pabeigta rekonstrukcija, mēs varam teikt, jā, šeit uz šobrīd viss ir kārtībā. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs varam atslābt uz daudziem gadiem un neko nedarīt. Ir jāturpina šī apsekošana periodiski un arī attiecīgi šie tīrīšanas darbi, jo, protams, pēc ziemas, arī vasaras laikā smilts mums ir daudz pilsētā un smilts groži un visas šīs sistēmas tiek piedrazotas. Jau stāstījām par ielu uzturēšanu un izstrādāto Grants Seguma ielu programmu 4 gadiem, kas paredz ielu greiderēšanu, atjaunošanu un apstrādi ar īpašu sāls maisījumu, lai tās neputētu. Nepieciešamo finansējumu piešķīrusi pašvaldība un arī ielu apstrādi ar sāls maisījumu ir devusi labus rezultātus. Tiks sakārtotas galvenās Grants Seguma ielas, apmēram 34 km garumā. Darbs pie šī pasākuma veikšanas tiks uzsākts jau šonedēļ. Sākot ar ielām, kas atrodas Zirņās rajonā, atbilstoši šim plānam. Un, protams, otra labā ziņa ir tas, ka šis pretpucē materiāls, ko mēs arī izmēģinājām šogad Liepājas pilsētā,
ir devis savu rezultātu. Esam saņēmuši ļoti daudz pozitīvas atsauksmes arī no šo ielu rajonā dzīvojošajiem, strādājošajiem, kā arī pašiem, protams, vērojot šo procesu, liekas, ka tas varētu būt risinājums jau, protams, tajās ielās, kuras mēs šobrīd izvirzam par prioritāti. Un tas būtu variants, kādā veidā mēs tomēr varētu nodrošināt šo vidi daudz efektīvāk un bez putekļiem. 4 gadu laikā Grants ielu uzturēšanai plānots tērēt 600 000 latu, bet šogad 120 000.